Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 1. ceturkšņa Mans mīlošais Dievs 11. nedēļas lasījums. Ceturtdiena. Miers un apsolījums. Dievam patīk, ja dzīvojam nesautīgu dzīvi. Viņš daudz dara mūsu labā, lai iedrošinātu. Tagad dzirdēs, kā viņš iedrošināja Ābrāmu. Atpūšoties ozola ēnā, Ābrāms skatījās tālumā uz Jordānas līdzenumu. Viņš prātoja, kā Latam tur klājas. Viņš mīlēja savu brāļa dēlu, un viņam tā pietrūka. Taču Ābrāms arī zināja, ka ir rīkojies pareizi, ļaujot Latam izvēlēties, kurp doties. Bībelē ir teikts, tad nu visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem. Viņš iespējams nedzīvo vislabākajā zemē, taču dzīvot mierā un ar nesautīgu sirdi bija daudz labāk. Kad Ābrāms skatījās uz līdzenumiem un domāja par Latu, Dievs skatījās uz kalniem un domāja par Ābrāmu. Viņš redzēja, ka Ābrāma laipnajai un dāsnajai sirdī ir nepieciešams uzmundrinājums, tāpēc viņš runāja. Ko Dievs teica Ābrāmam? Par to lasīsim 1. Mūzus 13. nodaļas 14. un 15. pantā. Un tas kungs teica Ābrāmam pēc tam, kad Lats no viņa bija šķīries: Pacel savas acis un raugies no tās vietas, kur tu atrodies, uz ziemeļiem un dienvidiem, uz austrumiem un rietumiem, jo visas tās zemes, ko es tev rādu, es uz mūžīgiem laikiem došu tev un taviem pēcnācējiem. Cik skaists atgādinājums par Dieva iepriekš doto solījumu. Kad Dievs to deva pirmo reizi, Ābrāms nezināja, kāda būs šī zeme, bet nu viņš to skatīja savām acīm, un tā bija brīnišķīga. Tad Dievs sacīja: Celies, pārstaigā zemi tās garumā un platumā, jo tev es gribu to dot. Iedomājies, kādu mierinājumu tas sniedza Ābrāmam. Visticamāk viņš piecēlās, satvēra spieķi un nekavējoties sāka aplūkot skaisto ainavu, kas pletās visapkārt nometnei. Pārgājiens pāri visai šai zemē prasīs kādu laiku, bet viņš taču varēja doties ceļā jau šodien, kā Dievs savā mīlestībā bija mudinājis. Padomā un pastāsti. Kurš Bībeles pāns liek tev justies laimīgam un iedrošinātam? Lūdzu, lai Dievs parāda tev kādu, ar ko šodien tajā dalīties. Tagad skanēs atmiņas panta dziesma. Vai vari tai jau dziedāt līdzi? Mana tauta būs paēdināta ar manas svētības dāvanām. Mana tauta būs paēdināta ar manas
svētībās dāvanām. Saka tas kungs, Jeremijas 31:14. Mana tauta būs paēdināta ar manas svētībās dāvanām. Mana tauta būs paēdināta ar manas svētībās dāvanām. Saka tas kungs, Jeremijas 31:14. Laiks lūgšanām. Pateicies Dievam, ka viņš ir labs pret tevi un sniedz mieru caur Dieva vārda apsolījumiem.